Bet var masēt tos plecus, kad cilvēks sēž uz krēsla un priekšā viņam ir kaut kāds vai nu spilvens, ja, piemēram, ja, vai tur tāpat arī vingrošanas bumba, ka viņš var atbalstīties uz to bumbu, piemēram. Ja, un tad viņš ir pilnīgi brīvs, ja, un tiešām šādā veidā viņš sēž ja, un atbalstās. Ir jau speciālie krēsli, kas ir, ja, kur cilvēki apsēdina, ja, un cilvēki šādā veidā arī sēž uz tā krēsla rokas brīvas. Var jau masēt arī tā, ka es jums arī parādīju šādā veidā, ko mēs te varam darīt. Atceraties, ka mēs ar jums, kā strādājam, kā mēs darbojamies ar sēžu daļu, jūs varat no tās pusītes, ja, lai jūs arī redzētu, ja, ko es šeit rādīšu. Jā, visi ir tos autori arī redzēt. Īstiem cilvēkam piestājies. Pirmā līnija iet pa trapeci. Otrā līnija mums iet, ja, pārsvarā, tas ir augšējā lāpstiņas daļa. Un pa pašu lāpstiņu mēs uzējam, ja, tad cauri pārsvarā. Ja, tad sanāk 1, 2, 3, 4. Pirmais, ja, ko mēs daram, tā ir glaudīšana, ja, ko es arī izpildu no mugurkaulu sāna vienā pusē. Un to pašu es varu taisīt arī izpildīt arī otrā pusē. Ja, un tad mēs arī noglaudam arī to zonu. Tālāk, ja tad mēs, ja tad šeit nekādas aptverošās glaudas nav, jo tur, ja, īpaši nav, ko tur aptvert. Tas tālāk sākās mums berzēšanas darbības, ja, berzēšanas paņēmieni. Nu, mēs, ja tad ar jums zinām tur visās, tur ēveles, ja šitās darbības beigt. Šeit vislabāk uzreiz sāk ar spirāli, un es eju līdz plecam, un atgriežos atpakaļ. Tā tur 3 reizes pa pirmo, 3 reizes pa otro, 3 reizes pa trešo līniju, to pašu spirāli, un pēdējā, ja tad arī sanāk, ja pēdējā līnija, ko mēs arī varam iziet cauri, un pašā mēs beidzam zem lāpstiņiem, ja tas ir, ja tas pēdējais tas posms. Tālāk mēs taisam tāpatās ķēme. Ja, ka es izēju cauri, izējam cauri līdz pašam plecam, atceramies, ka pēc katra paņēmiena mēs taisam glaudu vienā pusē, otrā pusē, bet atceraties, šeit uz trapeci nevajag īpaši daudz lieteļus. Tad jūs vairāk tur tiešām glaudīsiet to cilvēku, nekā būs tas process. Ja? Šeit uzreiz sāk parādīties, es te taisu minimāli, ja? Bez īpaša spēka, bet sāk jau parādīties siltums jau viņam. Ja? Tālāk zāģēšana. Šeit zāģēšanu var taisīt, izpildīt, ja tad pa pirmo līniju, ja, pēc tam pa otro līniju, pa trešo līniju, ja, un tāpatās arī otrā pusē. Šeit viens variants, kā var taisīt to pašu zāģēšanu, ja, tas ir gredzena veida zāģēšana. Tad par gredzena veida zāģēšanu ir tā, ka es salieku roku šādā veidā, jauns paņēmiens, ja, ar šo vietu. Ja, es izpildu darbību uz vienas zonas. Nātrīt, zinat? Jā. Kā uz rokas taisīt. No, ļoti līdzīgs. Jūtam siltumu. Un tas ir vairāk tieši pa to pirmo līniju. Pa otro tur neko jau nevar izdarīt. Ja? To var taisīt uz rokām arī, piemēram, ja to darbību. Un otrā pusē tas pats. Es izēju arī cauri līdz pašam plecam. Cik tā līdz nesāpīgai narkozē. Tad atkal noglaudam. Un tad mēs ejam ar jums pie mūsu jau mīcīšanas darbībām. Droši var taisīt mīklu. Pirmais, otrais, ja, trešais posms, ja, ko mēs varam iziet vienā pusē, otrā pusē. Nu, atkal dozējums par katru līniju ir no 3 līdz 6 reizēm droši jūs varat taisīt, tā kā arī mēs taisījām arī masāžām. Ja? Izējam cauri, un tad atkal noglaudam vienā, noglaudam otrā pusē, un tad tālāk vēl viens ir paņēmiens tāds dziļāks, ja, ka mēs taisījām ar jums izspiedz ar īkšķi. Bet šeit vairs nebūs tās izspiedz, bet ar 3-4 pirkstiem es pieturu trapeci muskulu no priekšas. Nu, varbūt kaut kur filmās redzēt, vai paši jau taisījāt arī, jā. Kā piespiežot, jā, un izvietot tieši uz trapec muskuļa. Pirmais punkts, otrais punkts, trešais punkts,
Un 4. punkts, ko var uztaisīt, ja, ko var iziet Jā. cauri. Es īpaši vēl arī nespiežu, ja, tāpēc, ka man vēl īpaši vēl nedrīkst spiest. Un tad... Jāna galva varēs noturēt pēc tā. Kā tur vēl? Kosmos. Tad, vēl viens, ja paņēmiens, ja es viņu saucu cīsiņš mīklā. Ja? Ka mēs varam paņemt, ja to muskulu, ja, piemēram, ja tagad man ir tur pa daudz eļļas, nu, viņš uzreiz, ja, tur viena acis droši vien. Apsāc. Tad es paņemu to muskulu un izstiep. Saspiež un izstiep, ja tad sanāk tāds cīsiņš. Ja, nu te ir jau forša tā zona, viņš jau kaut kur tumsā man satiks kādu. Bet, lai labāk paņemt, ja, viņu to muskulu, var pat paņemt kopā caur dvielīt, ja tad ir viņš labāk uzreiz ņemams. Jā, labāk. Bet nu, viņam šitā te pusīt ir tāda trakāk, jā, ar viņu vairāk ir jāpastrādā. Izmasējies. Dejo. Tam ir vislabākais. Bet varu pateikt to, ka viņam tie trapec muskuļi ir savilgt, ziniet no kā? Nu tā, uz priekšu. Pilnīgi pareizi. Krūšu muskuli viņš atbrīvos, viņam arī plec atbrīvosies. Ķip no stresa nevar savilkt plecus. Mēs tad... Kā ir tagad? Traki? Bet nav vieglāk tā, kā bija iepriekš. Ir mazliet, ja, tāpēc, ka viņš kā iztaisnojās, viņam uzreiz, ja tas plec atgriežās atpakaļ normālā fizioloģiskā stāvoklī, paliek tas trapec muskulis, viņš ir kā ķīsels, no? Pataust. Pataustīt? Jā, no, piemēram, ne, šito te zonu, tagad viņš taisa sēž, mīksts. Bet, lai viņš apsēžās mierīgā darbībā, kā viņš sēž. Kā ir? Uzreiz. Jā, ka taisna muguru. Vovo. Jā, ka viņam jāir, šito te zonu ir jāsaliek, jā, lai viņš steigā taisni, jā, normāli taisni, jā. Jo, nu, pārsvarā, ja kāpēc es arī saku par to vederpresiju, apakšējo vederpresiju, jā, jo it kā visam smuks ķermenis, bet apakšējo vederu muskuļi viņi netur. Viņam jau gurni arī nav. Nu, pilnīgi pareizi, te jau viss jau sākās, ja viņam jau šitā zona jau var redzēt, jau, ka gurni jau nav daļa šitās te zonas. Metam ārā. Pilnīgi pareizi. Tu tās norakstīs vispār. Kosmosā nelaidīs vairs. Labi. Tad mēs ar jums, ja tad uztaisījām, ja to cīsiņu mīklā, ja to muskulīti izstiepjam, un tālāk sākās vibrācijas. Ja tad vibrācijas mēs varam taisīt viegli, cirstīšanu nevajag šitos tikai. Pa pirmo, pa otro, pa trešo vienā otrā pusē. Tie pirksti jāsasprindina apakšā? Viņi ir brīvi, pilnīgi brīvi. Jā, tās rokas. Man viņš kaut kā šitā aiziet. Viņš var aiziet, ja minimāli, ja, lai šitiem diviem arī notiek tas sitiens. Un Tālāk grūt? var droši vien pataisīt arī plaukstēšanu. Un arī otrā pusē. Tad mēs atkal tad arī noglaudam. Un beigās, ja tad mēs ar jums varam taisīt šeit sijāšanu. Vienā pusē, otrā pusē. Nu tā uz 40 minūtēm šis viss. Uz 40 minūtēm un 40 tagad. Opiņā. Nē, jā, tiešām, ja kā... Minūte eiro. Minūte eiro, nu, arī jāstrādā.